Esmu ļoti aktīva meitene visu laiku bijusi, bet pirms pusgada bija tā, kad man šim te visam draudēja stop krāns, jo es vairs, man sāpēja ceļi, gūža, plecs sāpēja, galvas sīcoņa sākās. Un es tāpēc ar Patrioru iemācījos braukt, jo es vairs zemesardzē nevarēju tur celt, skriet un krist un būt aktīvi, jo man sāpēja ļoti ceļgali. Es iemācījos tāpēc braukt ar bruņu mašīnu, lai man nevajadzētu skriet ar kājām, es varēju sēdēt pie mašīnas. Atrisinājums radās dejošanai, es nevarēju uz roku jau vairs pacelt uz augšu, un arī maziem pietupieniem, kā dejotājiem, ir ļoti daudz jātupstās. Man tieši uz mazajiem pietupieniem ļoti ceļi sāpēja, un arī kāpjot pa kāpnēm lejā, sēžoties uz krēsla, uz poda sēžoties, man visu laiku jau sāku pieturēties pie durvju klietoju, pieceltos no poda augšā, ka man ļoti sāpēja, bet tā pa taisnojot, man nesāpēja ceļi. Bet tad man gūža ļoti sāka arī sāpēt, jau pirms ceļiem man sāka gūža sāpēt, un kad es jau pat sāku klibot, un naktīs nevarēju nogulēt, uz tiem stāvniem viena gūža sāpēja, un pat man tā kāja bija tā jāierušina, jāiegriež, un es tā pusguļu uz puslīti mēģināju gulēt, jo uz vieniem stāvniem visu nakti es nevarēju nogulēt, un tas arī ļoti grūti man jau gāja. Tas tās lielākās problēmas. Viena no lielākajām vēl ir bezmiegs. Ļoti slikti guļu jau daudz gadus. Un kas man vēl? Un tādas visādas mazās sāpītes. Protams, izsteigāju ļoti daudz ārstus jau pirms gadus 3 jau cenšoties no šīs visām problēmām tik vaļā. Es magnetiskās rezonances uztaisīju, gan visādas analīzes taisīju. Man gan bija plecā bikula blokādi, es jau paspēju uztaisīt. Tur man, paldies Dievam, arī pārgāja, un mēs varēju to roku celāt un visu darīties. Bet ceļgali man nepārgāja. Man visādas procedūras, gan sildīšanas, gan magnēti, gan lāzeri, gan vingrošanas un fizioterapijas. Un arī sūtīja pie visādiem ārstiem. Viens saka, tas ir sēžas nervus gūžai, cits saka, tur ir iekaisums, tad ir locītava tomēr, un arī plecam nevarēja atrast kaitas, tad pie neirologa, tad pie ķirurga, tad pie terapeita. Visas ārstus es arī samaksāju daudzas naudas, lai vispār saprastu, pie kā man iet un ko sāk darīt. Jā, un tās špricītes kāļa, ko Hilarāns Kaupis, kas ir tagad ļoti tādas labas, arī es iespricēju ceļgalos, abos divos uzreizes, jo man abi ceļgali sāka uzreizes kaut kā interesanti sāpēt. Man šīs špricējā samaksāja 250 eiro. Man šīs šprices atšķirībā no Kārļa palīdzēja 2 nedēļas. Un atkal sāka sāpēt. Un arī saņēmus uz šo šprici tāpēc, ka es braucu uz Zakupāni un man bija mērķis uzkāpt kalna virsotnē. Un es sapratu, es taču nekur nevaru uzkāpt, bet man gribās. Un tad man tieši šo Zakupānes laiku man tā šprice izturēja un atkal sāka viss sāpēt. Jā, tā es esmu nonākusi. Un tad par cik nekas nepalīdzēja, man nosūtīja viss, ka ir jātaisa tiem ceļgaliem operācija. Operācija, tas ir atkal mēnesī, tu neko nevari darīt, bet es savā grafikā visu deju un zemesardzes un ceļojumu un viss man īsti uzreiz es nevarēju pateikt to datumu. Jā, labi, tagad es piekrītu, tur es būšu tajā datumā. Es teicu, man jāapdomā, kad es varu izbrīvēt, un es atzinīšu, un tad sarunāsimies to datumu. Un paldies Dievam, es to operāciju neuztaisīju. Jā, un tad līdz pēc tam es arī, pēc tiem ārstiem, tad vēl man viena problēma, jā, par cik man tas bezmiegus un tā sīcoņa galvā. Neirologs man izrakstīja antidepresantus. Es pagājuši vasar sāku dzert antidepresantus. Un man pēc dienām ļoti slikti bija, man otrā dienā vēl galva tāda kā miglā, es steigā kā piedzērusies, kā noreibus, es nevarēju pastrādāt, domāju, ārprāts, tagad man tagad šitā visu dzīvi jādzīvo būs. Nē, es nevaru tā dzīvot. Un tad es tiku pie viena slavena dziednieka, kurš daudziem ļoti ir palīdzējis. Tā un viņš mani skatījās un vērtīja un tur braukāja ar tām rokām. Un beigās saka, nē, ka viņš nevarot man palīdzēt. Jo man esot gremošanas, zarnu trakts viss pilns, ka man vajagot attīrīt to zarnu traktu.
Es saku, kā es neko sliktu nejūtu, man ar vēduru viss kārtībā, viss kārtībā, kā var būt? Viss, jā, bet viņš pateica, nē, viņš var beidza strādāt ar mani, ka nevarot viņš palīdzēt. Es saku, kā? Bet es saku, kā? Kas man jādara? Es saku, meklējiet pats, viņš man pat neko neieteica. Tā un tā es nonācu te, tā nejauši, Facebookā ieraudzīju Kārļa informāciju, un uzreiz es zvanīju, un tā es esmu teicis, šobrīd es lietoju, izgāju to visus tīrīšanas solīšus, izdzēru šīs te 2 bilerona pudeles, porcijas. Ar vienu man īsti nepārgāja, ceļi pārgāja pirmo jau, bet gūža, un man īsti vēl nepārgāja ar pirmo. Un arī šobrīd vēl mazliet tā gūža man nedaudz vēl sāka, bet man vispār viņa netraucēja vairs nestaigāt, ne dejot, neko netraucēja viņa man. Pēc 20 noietējiem kilometriem es ļoti daudz staigāju, šo svētdienu arī tikko gāju. Tad var just, ka drusciņ vairāk man tā gūža iesākās, bet tā citādi vispār nemaz. Jā, un tad gulēšana man arī ir ļoti labāk palikusi. Un arī tad, kad es īsti neizguļos vēl tik labi, kā vajadzētu, man tā galva vairs nav kā kādreiz bija. No rītiem ļoti stāpēja, viņa man bija kā ar salmiem piebāsta. Un es nevarēju pamosties normāli un sākt strādāt. Un parasti tas aktīvais darba laiks, es esmu grāmatvede. Aktīvais darba laiks sākās ap 2 kaut kad, es varēju, tā galva man atskaidrojās. Un es varēju strādāt, un tās vakara cēlēni man bija tie darba lauciņš, un tagad man tas viss ir lieliski vienkārši, es jau no rīta esmu aktīva, man vairs nav tie stīvās locīkavas, kad es izkāpu, un tas beigās pirmie soļi no gultas ar stīvām kājām. Jā, un naktīs man vēl rokas tirpa, pirksti tirpa, man šie 3 pirksti nav mazā tādi kā stīvi, tādi kā restiņi. Tādi kā nedzīvi bija, tad es naktis viņus naktī paburzīju, jo es smējos, jau kā Raimonds paustās rokas, tik pa laikam trinu un trinu. Un tagad tas man vispār nejūtu, man nekas nepirkst. Jā, tad ceļi man vispār vairs nesāp, un es jau teicu, jā, tad man vēl te roka sāpēja, te vilka tādu sāpi. No pavasaries kaut kā pa laukiem sastrādājis, esmu no Gulbenes līdlecīm, un jaudībā bija liela saimniecība un lopi un putis, un līdz ar to man arī mugura bija sabeigta, smagi strādājot. Un mugura arī man vairs nesāp, un galva arī man vairs nesāp, kā es teicu, ka es jau laikam vagonu citramānu izdzērus. Man tieši citramāns galvas sāpēm palīdzēja, ibumetīns man nepalīdzēja. Bet tas man galva vairs nesāp. Jā, pirksti netirpst, dejot varu, skriet varu, tā kā visu varu ieviest iemācījusies dzert šo sārmaino ūdeni. Kaut gan es arī iepriekš dzēru ūdeni daudz, jau 10 gadus noteikti dzēru ūdeni, bet man likās sajūta, ka es esmu kā bumba, ka man vēders ir uzpūties kā bumba. Bet šobrīd es arī dzeru ūdeni, pat netik daudz, un man nav tā uzpūšanās sajūta vēderā. Jā, šīs programmas laikā es arī nometu jau 8 kilogramus, kas it kā man drusciņ jau gribējās, jā, bet tik daudz īsti pat negribējās. Tas, un, protams, ļoti daudz zināšanas, un visu laiku tieši ar Vinetu sastrādājos, un Vineta man visu laiku pie rociņas stāstīja, un ja bija slikti, protams, nebija arī viegli. Ik pa laikam uznāca visādas blakus sāpītes vēl, un reibonīši un viss tas, bet tad visu laiku Vineta man bija pie rokas, un mani atbalstīja un izveda šim te burvīgajam ceļam cauri. Tā kā mīļie veselība ir mūsu pašu rokās.